Kā tiek strādāts treniņos, un tomēr ir kāds pilgs spēlētājs Lēts Egla vidū. Tur Rihards Bukars pagrīgs, kurš arī izdara mētiem plāktiem, bet pagūst pārvietoties Lasī Lektinēs. No otras puses šāvies arī neskmīgs Kasparam Daugaviņam. Rihards Bukars kreisajā pusē. Zilās līnijas atvēzējies pamatīgi, bet iespēle nesagaida. Kristaps Zīle, Rihards Bukars atrod otrā pusē Daugaviņu. Daugaviņš ar apmali. Zīle, pakreis, Rihards Bukars vārti! 1-0. Latvijas izlases izvirzās vadībā. Jā, ļoti veiksmīgi spēlēts. Apmalus prieši līdz Haraldam Eglēm. Rihards Bukars palā. Pazaudēta ripa neitrālajā zonā. Jānomaina sastāvs. Maina sastāvu arī Somi. Mēģina viņi to izdarīt ātri, bet ātrāk to izdara Harija Vītoliņa vadītā komanda. Tagad ripa ir vārtu priekšā, un kur paliek ripa? Tā tiek iestumta vārtos. Somi ceļ rokas gaisā, kaut kur tā īsti pazuda zem vārtsarga, un nepārāk tāda pārliecinoša epizode kopumā savā aizsardzības zonā un arī vārtsarga laukumā. Redzēsim atkārtojumā, protams, to epizodu, bet šķiet ripa bija zem kā aizsarga, vai to zināja Grigals vai nezināja. Šķiet, ka tiesneši to nezināja. Tiesnešiem bija iespēja nosvilkt, jo ir teorētiski. Te skatāmies. Ripa nav vārtos, tā ir zem kā aizsarga. Tiesnesis turpat aiz vārtiem viņam bija iespēja nosvilkt. Un te iebaksta ripa praktiski no zem kā aizsarga. Vārtos Somijas izlases spēlētājs. Te nokavējām nedaudz. Palaida Timoli uz vārtu priekšu. Un tā kā nebija svilps, Somi nospēlēja līdz galam. Sastāvs Latvijas izlasē. Prasa tālo piespēli iedēs. Nesagaida. Vismaz precīzi to neskaidēja. Prokarengos par trīs un vārtu gums! Kaspars Daugaviņš! Latvija otro reizi šajā spēlē izvirzās vadībā. Veiksmīgi. Izdevās ātri nomainīt sastāvu Latvijas izlasē, aiztaisīt ciet tālo bortu, kur arī tā piespēle tika pārtverta, arī pasist uz priekšu. Un tālāk meistarīgi piespēle, ātri piespēle uz Daugaviņu. Daugaviņam arī bija laiks, un tad redzēsim arī visu šo epizodu atkārtojumā. Un Kaspars Daugaviņš ir atgriezies un gūst vārtus šeit Rīgā pie pilnām tribīnēm. Olimpiskajā kvalifikācijas turnīrā viņš vārtus neguva, bet te pārvaldes spēlē viņš ir precīzs. Olimpiskajā kvalifikācijas turnīrā viņam bija 3 piespēles pret Sloveniju, 1 arī pret Ukrainu. Rezultīvas piespēles būs gan Prohorenko, gan arī Ravīnski. Tieši šeit redzam Ravīnskis, tālāk Prohorenkovs un Kaspars Daugaviņš starp kājsargiem raida arī vārtos. Iespaidīga epizode. Rihardam tagad jau Mārtiņš Laviņš ar partneriem laukumā. Mārtiņam arī iespaidīgs epizodes. Jau šajā periodā tagad Rolers uz Latvijām un ripa vārtos. Latvijas izlase pavilko pārsvaru uz tablo. Tas ir Rolers. Rainers Rolers, 20 gadus vecais hokejs, būs vārtus. Kaspar izēja no savas zonas uzreiz pēc iemetiena. Tiešais uzbrukums, labi piespēle uz vidu un Rolers sarežģītā situācijā ar vienu roku šķiet spējas gūt vārtus. Un te mēs varam atzīmēt Lektinenu laikam un viņa to nepārliecinošo sniegumu, kas ir bijis spēlējot Zviedrijas atvainojas augstākajā līmenī. Tagad arī šeit Lektinens kļūdās. Jo skatāmies te epizodu līdz galam ar vienu roku. Vienkārši pastumta ripa ledus līmenī vai pa ledu un tā izsprūk cauri kājsargiem. Tad, diemžēl, nevarēja redzēt, varbūt tagad varēs redzēt labāk, kur tad ir vārtsargam brīdī. It kā uz ledus, bet tā ripa tā kā... Vairākums Prohorenkovs iemetienā tagad arī šīs otrais vairākums sastāvs ar Kamaru, ar Vītoliņu, ar Prohorenkovu riendā, bet tagad vienatnē pēc Grigals jāiziet vienatnē Somijām. Skaists moments un arī elegants noslēgums Somijas valsts vienības izpildījumā un skaitliskajā mazākumā viesīs ceļš ar gūtajiem vārtiem. Tas ir Teemu Egebergs no Koko Kovalā. Neizdevās tur savaldīt ripu pie zilās līnijas. Un aizskrēja Embergs vienatnē un tika galā.
ar epizodi. Nu, šita jau, ka visu ir izdarījis pareizi. Grigāls, ka viss jau ir nosegts, bet nē, tomēr kaut kur zem ekipējuma starp kājasargiem tomēr Rīpa izslīd cauri un nonāk vārtos. Lielā ātrumā.